lai līst, lai nolīst tavs svētais gars pār šo zemi. Tā kādā no apstāšanās vietām svētceļojot uz Aglonu, dziedot lūdzās Rīgas svētās Terēzes no Bērnu Jēzus draudzes slavēšanas grupa. Skaistas un svētījošas dziesmas ir pārlījušas mūsu zemē pāris vēlmenajās augusta dienās, kad pa Latvijas lielajiem un mazajiem ceļiem devās svētceļnieki ar mērķi saplūst vienu vietu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos mūsu zemes lielākajā svētvietā Aglonā. Vadot krustaceļu, jūs pieskarāties aktuālai tēmai – miers. Bet kā šo mieru dabūt savā ģimenē, savā sirdī? Mūsu sabiedrībā. Vismaz cilvēkam pašam vajag sevi iemantot mieru, un miers nāk no Dieva. Šī dāvana ir Dieva dāvana. Kristus, kas augšām cēlās, viņš teica apostuļiem miers jums, satiekoties ar apostuļiem, un daudzkārt viņš teica šos vārdus miers jums. Acīm redzot, tas ir ļoti svarīgi. Kā iemantot? Ja miera devējs ir Dievs, tad vajag tuvoties Dievam. Ļoti vienkārši, mēs tuvojamies Dievam, arī, kā sakot, tādā veidā, kad mēs ticam viņam, kad gribam mēs viņu slavēt, pielūgt gribam, un arī mēs zinām baznīcas mācību, ka īpašā veidā Dievs ir klātesošs Vissvētākā altāra sakramentā, Dievs ir klātesošs savā vārdā, tas ir norādījums, kad ir vajadzīgs lasīt Bībeli, proti svētos rakstus, ne tā pavirši, bet izlasīt, pārdomāt, meditēt, un tad cilvēks garīgi aug, un aug arī viņā, tad arī miera dāvana attīstās, jā, cilvēks tad izplata to mieru, jo viņam ir šis miers kaut cik, tad viņš ar to dalās ar citiem, un tādā veidā cilvēks ar cilvēku dalās ar šo mieru un uztur šo mieru, un tad arī miers cilvēkā, miers draudzē, miers ģimenē, un miers valstī, miers ar tautām, jā. Nenotiek kari, nesaprašanās tādas, ka jāņem rokās ieroči, jā, un jākaro. Latvija izbrauc, paliek stipri tukša, plika, bet tajā pašā laikā Aglonā cilvēki nemazinās. Viņi ir daudz, un vai tā arī ir liecība? Jā, tā ir liecība, protams, kad cilvēki meklē garīgās vērtības. Tā ir tā pirmā liecība, jo šeit cilvēki nebrauc, lai tur varbūt tirgotos vai kaut ko, teiksim, nopirktu, pārdotu. Šī iemesla dēļ maz cilvēku brauc šejieni, bet tieši garīgās vērtības, lai iegūtu cilvēki brauc. Par to, cik brīnumainā veidā, meklējot garīgās vērtības un mieru savām dvēselēm, tiek pārveidotas cilvēku dzīves, liecina gan daudzās votas pie Aglonas Dievmātes svētgleznas, gan neskaitām svētceļnieku stāsti. Kas jūs pamudināja doties svētceļojumā? Tāds diezgan netipisks armijai pasākums. Gribējās kopā ar meiteni noiet šo gājienu, tā teikt, vienot mūsu kopēji vairāk. Kur meitene šobrīd? Meitene stāv maliņā. Meitene stāv maliņā. Kāda ir tā pieredze, ko jūs ieguvāt šajā ceļā? Jauns draugs, jauns emocijas, jauns pārdomas. Tā kā viss ir ļoti pozitīvi. Kā jau kaplāna kungs teica, tā ir garīga pieredze, un mums ir sava devīze, teiksim, jūras spēkiem. Mūs vieno Latvijas svētais vārds, un, teiksim, himne ir Dievs iet į Latviju. Ar to arī viss ir izteikts, un jā, paldies jums. Jums arī kāds dažus vārdus gribētos dzirdēt, jo to es skaidri zinu, ka jums ir leitenanta pakāpe. Tieši tā. Esmu Jānis Pušļaks, leitenants Jānis Pušļaks, jā. Ko es varu teikt? Tiešām ir labi, kad ir iespēja uzvilkt formas tērpu ne tikai pildot tiešos dienesta pienākumus, bet arī svētceļojumā, arī apliecināt citiem, kad Nacionālajos bruņotajos spēkos Kristus arī dzīvo un ir dzīvs. Mēs gājam Jēzus Kristus vārdā un godinot Dieva māti, lai kopīgi būtu vienoti ticībās, jo, kā zinām, Nacionālajos bruņotajos spēkos nedien tikai katoļi, dien dažādu konfesiju cilvēki un karavīri. Tāpēc arī ir tā, ka vairāk palūdzāmies arī par komandieriem un arī par kopību, gan bruņotajos spēkos, gan arī Latvijā. Jūs arī esat to pieredzējusi, kā jūsu kolēģis teica, ka Jēzus arī armijā ir dzīvs un klātesošs. Tieši tā, šis svētceļojums to arī apliecina, ka kristietis un karavīrs, ka tie nav divi nesavienojumi jēdzieni.
Ja mēs paskatītos, cik daudz karavīru iet Polijā, man ir 2 gadu pieredze starptautiskajā svētceļojumā Polijā, un tur iet no 600 līdz 800 cilvēkiem svētceļojumā tieši karavīru. Bet jūs uztverēt, tur nav kaut kāda pretruna, teiksim, baznīca ir šķirta no valsts. Bez augstas morāles armijā nav iespējama arī valsts aizsardzība. Un ja mēs karavīros neaudzināsim augstu morālu un likumību, tad jau mēs nevarēsim aizsargāt arī savu valsti. Brīnumaini ir arī mūsu tikšanās ar ieslodzītajiem, kuri pateicoties kapelānu dienesta darbam un sadarbībai ar ieslodzījumu vietu pārvaldi, šogad devās svētceļojumā, ceļā piedzīvotam līdzcilvēku nesautīgu mīlestību. Jau 3. gadu pēc kārtas ir svētceļnieku grupas, kas uzņem nebrīvē esošus cilvēkus, un tā šoreiz ceļā kopā ar dominikāņu māsām devās 2 sievietes no Iļģu ciema cietuma. Savukārt ar Svētā Jēkaba katedrāles draudzi svētceļoja vairāk ieslodzītie vīrieši, bet ar Bruknes kalna svētību kopienu gāja Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem puiši kopā ar savu kapelānu evaņģēlisku luteriskās baznīcas mācītāju Juri Jeršovu. Sveiks, Dairi! Tu esi, tā teikt, mēs netiekam ārā no cietuma, jo milzīgs nenormāls lietas mūs tā teikt sagaida. Ko tu domā par to? Kā tev liekas? Es domāju, ka laikam nav nozīmes mums šis gājiens būs ļoti svētīgs, ja kurā gadījumā, vai lietus vai ne lietus, mēs tāpat iesim uz Aglonu un paklausīsimies mūsu mīļajai Dievmātei. Mēs esam ļoti priecīgi un gatavi šturmēt visu. Ko tu varbūt sagaidi? Ar ko tu eji varbūt? Ko tu gribi aiznest uz svētceļojumu? Es eju ar ļoti lielu pateicību sirdī. Gan Dievmātei, gan Kristum, gan arī vēlos palūgt par visiem saviem tuviniekiem, par saviem draugiem, kuri lūdza par viņiem lūdzu. Tā ka man ir ļoti daudz uzdevumu uzdots. Es skatos, tu esi sagatavojies kārtīgi. Jā, es esmu nopietni gatavojies. Pietiekoši laika gadījumā. Visam gatavojies. Pasaki to, varbūt kādu vārdu devī. Ko man? Tas viss tāds foršs piedzīvojums. Pastaigāties 3 dienas. Bet tu kaut ko arī varbūt domā tādu nopietnāk varbūt? Nopietnāk, jā, tas arī zināmā mērā. Kaut ko jau nes savā sirdī, ja? Jā, protams, ir arī savs tāds mērķis, kam dēļ tas mērķis pie maniem vairāk. Окей. Тут баянист. Игорь, может быть, пару слов. Почему ты идешь в Аглону? Почему я иду в Аглону? Да. Это же определено праздник у верующих. Да. Я один из них. Ну что для тебя значит, что ты будешь нести там, как молитву свою? Как? Что для меня значит? Я еще даже не знаю, что для меня значит. Первый раз. Да. Ничего не могу сказать. Это, наверное, будет ясно после того, как приду. Конечно, да. Хорошо, тогда я не буду вас задерживать. Тогда встретимся в Аглоне уже. И тогда поговорим после, как было, да? Bet no citu cilvēku pieredzes, no citu sieviešu pieredzes, jums ir kāds priekšstats par to, ko tas svētceļojums īsti nozīmēs? Teiksim, ka kādas citas sievietes ir dalījušās savos iespaidos, ir taču arī pagājušo gadu iets. Pagājušajā gadā mums bija 2 meitenes gāju. Viņas bija ļoti apmierinātas, ļoti laimīgas. Viņas atbrauca pilnīgi pārpildītas ar tādu dzīves prieku, ar enerģiju. Tas bija kā pilnīgi svaiga gaisa malks tāds. Viņas atpūtās ar dvēseli, ar sirdi. Viņas tiešām, varbūt viņas kaut kur mainījās. Mums nav pārāk cieši konteksts. Mēs strādājam dažādās vietiņās vienkārši. Bet, ir redzams tas pozitīvais, viss tas labais, tā attieksme pret citiem ļoti labi. А это значит, что женщины, которые остались там, они вас тоже о чем-то попросили? Да, я вот как работаю в детском доме, общаюсь с мамами и с детками, и очень многие мамы попросили помолиться вот именно за здоровье их деток, чтобы они быстрее все отсюда освободились и были бы все здоровы и счастливы. Это их пожелание, вот мне как человеку, работающему в детском доме, это их просьба. Я думаю, что я с большим удовольствием это выполню, дойдя до Аглоны и помолюсь за их. 5 gadi. 5 gadi. Un cik palicis vēl? 2 mēneši. Oi, tā jau jūs pēc svētceļojuma gandrīz uzreiz varēsiet doties brīvībā. Jā, meitenes jau saka, man ir tāds kā iestudējums, prelūdija tāda pirms atbrīvošanās. Jā, ka es varu kaut kur aiziet vēl, ka es varu nedaudz
vēl pārdomāt visu savu, kas ir noticis, kas ir mainījies un kā tas būs, kā jābūt labāk. Nu jā, mēģināsim. Nu, un jums jau ir skaidras idejas, ko darīsiet pēc tiem 2 mēnešiem? Pēc tiem 2 mēnešiem, nu, protams, atgriezīsimies ģimenē, mēģināsim resocializēties, mēģināsim tomēr stāties darbā. Mēs šeit mācāmies arī, es esmu iegūsti šeit atrodoties 2 profesijas. Kādas? Jā, es esmu pabeigusi drēbnieka kursus un friziera kursus, ar kuriem, nu, principā, varbūt kā ar drēbnieka kursiem varētu arī kaut kur turpināt strādāt. Es pašlaik arī strādāju šūšanas ražošanā, mums tepat. Nu, nekas, man patīk tās nodarbes, jā, kāpēc ne? Varētu turpināt gan mācīties, gan strādāt. Daina ir kaut ko stāstījusi par to grupu, ar kuru jūs iesiet šajā svētceļojumā, cik tā ir liela vai kādi tur ir cilvēki? Nē, priekš manis tas būs pārsteigums. Vienīgais principā, ko es zinu, ka mēs iesim ar mūsu dominikāņu māsiņām. Pie mums nāk māsa Hanna, tur Betānija. Viņas nāk pie mums un vada visādus tur pulciņus, teiksim, deju terapijas un krāsu terapijas. Un vienkārši mums ir meditācijas visādas, jā, lūkšana meditācijas. Mēs ar šī klostera māsiņām mēs iesim svētceļojumā. No šādas iestādes dodos uz svētceļojumu. Vai tas nav brīnišķīgi? Nu, tas arī ir svētceļojums, jaunas dzīves sākums. Ja tas ir pirmais svētceļojums. Pārējais ir tālāk norūdīšana. Jūs vispār zināt, ka jūsu grupai pievienojušās notiesātās meitenes? Jā. Un kā jūs to uztverat? Mierīgi? Pilnīgi nopietni, pilnīgi mierīgi. Pilnīgi mierīgi. Ar prieku. Prieku. Viņas tāpat kā visi citi. Jā, viņas tāds pašas kā mēs. Un mēs ejam, man liekas, uz Aglonu ar vienu mērķi. Pēc iebildumu. Un kā jūs? Tāpat daļa no visam grupām ar visiem uzdevumiem un visu. Un parunājaties ar viņiem arī, jā? Mums ir, mēs esam visi sadalīti grupās, un tad mums ir grupās dažādas diskusijas.
Līdz ar to, jā, mēs runājamies. Tā kā kārtībā. Viņas arī izsaka savu viedokli, kā viņām šķiet. Tieši runājam par svētajiem rakstiem un Dievu, un tad viņas izsaka savu viedokli. Jā, tās sarunas tā kā veidojās. Nu, kādas jums viņas liekas? Draudzīgas? Vai bīstamas? Vai vēl kā? Nē, man liekas, viņas pašas mazliet ir tādas noslēgtas, bet šodien, man liekas, ka viņas jau mazliet sāk atvērties. Pirmo dienu bija šoks, mēs atbraucām un tur ir daudz cilvēku. Mēs neesam pieraduši uz to. Mēs esam nedaudz savādākā vidē. Jā, daudz cilvēku. Tad vakar atkal mums bija ļoti daudz pasākumu. No sākuma es nobēdājos, ka mēs pārāk maz ejam. Jā, šķita 15 kilometri, kas tas ir? Es taču atnācu iet. Ko tad es darīšu pusdienu? Man bija šoks pusdienu pazaudēt vispār. Jā, bet nu neko, ļoti piesātināta programma. Viņi ir izdomājuši, viņam ir konferences un mises un slavēšanas un viss kaut kas ar vakariņām kopā. Mēs vēl paguvām izpeldēties. Jā, izpeldēties, pastaigāt nedaudz. Mēs ar Zoju tur ap baznīcu pastaigājām. Nu, šodien jau ir savādāk, šodien jau ir normāli. Šodien tu pamosties un tu saproti, kur tu esi, kā tev ir jāuzvedās, kur tu iesi. Šodien ir labi, šodien ir tā, kā ir jābūt. Kas tas bija? Ko jūs darījāt? Nu, mēs gājām atsevišķi no grupas. Mēs gājām atsevišķi no grupas, tērtas kartupeļa maisos. Mēs nevienu nerunājam, ar mums neviens nerunā. Savā starpā arī? Jā, savā starpā mēs arī nerunājām. Mums bija pusdienu tāda dziļa klusēšana, pārdomas. Es domāju, ka lūdzās katra no mums. Es paspēju 3 reizes rožu kroni paplīzais. Jā, pārskaitīju visus, kas man palika tur, kas man ir šeit tagad un par visu kaut ko tā kā, nu jā, mēs gājām tā kā lūdzāmies vairāk par visu. Neviens Jā, mirklis? īstenībā mēs jau arī te kādu reizi tā, nu kaut ko apspriežam, un tad vienreiz pat radās jautājums, vai viņi vispār zina par mums. Jā. Jā, jo tiešām nebija neviens mājiens, ne kaut kāds pārmetošs pat skatiens nav bijis. Un tāpēc tas bija dīvaini, mēs savā starpā runājam, un mēs tā arī nesapratām. Nekas tad var izmainīt no sevi. Jā. Un tad man vakar tā bija, ka es tā, man satika izmanīt. Un tad pēc tam es runāju, ka man bija labi, es jūtos tā, ka, viss labi. Un es arī šodien tāpat es eju, es domāju, visi, mana ģimene ir šeit, mani kopā. Tieši tā. Tas patiesi. Tā ir. Reti jau tā var un cietumā jau neraud, redz. Tur ir jāturās vai ne visiem spēkiem, tu nedrīkst savus asarus parādīt. Bet šeit drīkst, vai ne, izlīt pāri. Manos darbus, lai es varu Arī mēs varam valdīt pār ļaunumu Jēzus spēkā. Kad liekas jau, ka mūsu dzīvē viss jau ir tik tumšs un ka vairs nav kur tālāk. Tad Jēzus mums tomēr nāk palīdzīgs, mums neatstāja vīru. Dievs,
viņa priekšraksti uzticami un droši, nostiprināti mūžam uz mūžīgiem laikiem, dibināti patiesumā un taisnīgumā. Galvenais tas, ko Dievs grib, viņš grib vienkārši tevi, lai tu atrastu uz šī ceļa. Visu pārdot, dara viņš. Bez nekādiem mērķiem, nekādiem uzstībām, izdomā tikai vienkārši es uz šī ceļa un viss. Halleluja, lai atsaucas sirds, lai prieks atsaucas, halleluja, halleluja. Nē. Ejam uz vienu mērķi. Dievs mūs visus radīs vienu. Līdzās mums un visiem tiem, kurus mums šodien sastapsim, dāvā mums mieru un prieku. Lai tevi slavē mūsu darbi, kungs, tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Pateicos savai prakses vadītājai, kur pirmā dienā man noved braukt, es aizgāju mājā raudāt un domāju, varētu likt ar dzīvē, nemiešu savu. Ar vienkārši jautājumu, ko tu vispār gribi. Tu gribi no manis, ko tu gribi no šīs saņemt. Beigās tas stāsts bija savādāks, kad praktikanti tur vienkārši nākuši bija pēc parakstiem, un es viņai saku, ka es gribu nākt katru dienu. Viņai bija tāds jocīgs jautājums, ko tu gribi. Nu tā es pēc tam nonācu pie sociālajā darbībā. Nu tādi vairāk kā ielas dzīvu braukājot pa pasauli riņķī. Vārdos to teikt atpūšoties, izbaudot vienkārši tādu veidu dzīvi. Tagad godīgi es meklēju kaut ko pavisam savādāk. Es atbraucu uz Brukanu pats ar savu mērķi, tāpēc, ka es jūtu, ka man iet no tām pašām cigaretēm veselība ir aizgājusi, ka es vairs nevaru noskriet, ka es pat nevaru vairs. Kādreiz sportists bija tā, ka es pat nevaru nomaršēt kārtīgs gabals, ka kājas sāp un tādā veidā. Nu, es jūtu, ka jāmaina dzīve, un es pat par Dievu runājot, es jau par to domāju, un par pašu Brukanu jau domāju vairāk kā 4-5 gadus. Kaut kādus 4 gadus, kad vajadzētu aizdoties, bet vienam pašam nav kā teikt, apņemšanās. Un draugi tādi, kādi viņi ir man tajos manos talsos. Un vienkārši izvēlējos atbraukt uz Brukanu un mainīt visu, kas ir. Piepildījās tas, ko tā kā cerējāt, vai nepiepildījās? Kā piepildījās? Nu, kas tev konkrēti piepildījās? Es piepildījās tas, ka es gribēju atbraukt, ja uz gāju visām mācībām un tikuši šeit. Bet, jau ātrums pagājām negribas atpakaļ. Patika, ja? Iepazinies ar cilvēkiem? Jā, ļoti daudz iepazinies. Un kā tev uzņēma cilvēki? Ļoti labi, visi. Draudzīgi visi. Kontaktiem apmainījāties? Vēl nē? No rītā to vēl var paspēt izdarīt vai šovakar? Ko tu paņēmis līdzi no šitā svētceļojuma? Kādu domu vai kādu apņemšanos vai ko? Es tā pats varbūt nākamajā tieši no brīvas ar viņiem man piedāvāja mācītājs. Ar labām domām pakaļ. Jā. Tā teikt, lai var redzēt citi, ka tev tas ir nācis pa labi nācis. Mainies un tā. Jā. To vairs
nedodarbošos ar noziegumiem brīvā. Nu, cerēsim. Nu, un tev, Klāva, tu tāds ļoti priecīgs šodien skatos, tu nesi šito te mikrofonu visu dienu. Man patīk, ka man ir kāds, Novērtē? Novērtē, kad es jūtos kādam vajadzīgs. Jā. Kad es viņu nesmu, kad zinu, kad tas vajadzīgs. Tas ir labs darbs, ko es daru. Man patīk to darīt. Nu, un kas tev vislabāk patīk šajā svētceļojumā? Bija kāds ceļš? Ceļš patīk. Pa īsu, bet varētu vēl noiet. Man ar kājām vēl viss kārtībā. Un kā cilvēki? Cilvēki forši. Jauki, atsaucīgi cilvēki. Un tā programma, kas bija, tev likās interesanti? Ja tu varbūt biji gaidījis kaut ko vairāk garīgu, vai gluži otrādi vairāk kaut ko fizisku, vai kā? Es biju domājis, ka būs gan, un tā arī bija, kad bija sava laika izpriecam, sava laika garīgumam, viss bija vienādi sabalansēts. Nu, un tas garīgums tev nebija uzmācīgs pārāk? Pirmā diena, pirmās divas, tā drusciņi nevarēja par daudz likās. Bet pēc tam jau tā kā pierote jau pats iegādē. Nu, un ko tu pastāstīsi džekiem, kad atgriezīsies cietumā? Lai dara tā, ka paši arī var tikt kādreiz šeit. Jā, kad ir vērts, jā. Jā. Un kā jūsu pavadonē Gintai gāja? Pastāst mazliet. Turējās jums līdzi? Turējās līdzi. Citreiz pat gāja mums pa priekšu. Zināju ļoti, protams, tieši, kad mēs nācām Aglonā dziedādām, bija tāds pacelājošs brīdis un tas tā kā fināls šim visam svētceļojumam. Un, kas stāvēja 3 mazi bērniņi, viņiem bija paplācis ar maizēm, ar āboliem, ja? Un tas bija tik ļoti aizkustinoši, ka viņi dod šo ēdienu un ka arī viņus svētīt, varēja svētīt arī viņa māmiņa, ja? Tev bija vēl viens mazs bērniņš, tas bija brīnišķīgi, ka cilvēki tā var no sirds nākt pretī un neskatīt, cik tur cilvēkiem garām vai 100 vai 1000, bet atnāk, cik ir, tik viņi noliek. Kāds ābolīs bija izgriezts, redzams, ka vienkārši nav vairāk. Ir brīnišķīgi, tas pilnīgi izsauc līdz asarām tā mīlestības pārdzīvojumu un tas bija tiešām jā. Un tas ir tas, kas cilvēks ienojot, tā mīlestības iedošanās, došanas prieks, jā, svētības prieks. Tad tas ir tas, ko mēs varam saņemt šeit. Nu, tikai mīlestībā jau var cilvēks izmainīties, jo arī rakstos ir teicis, kad uzvar ļaunu ar labu, bet to ir viegli pateikt, bet grūti ir izdarīt, tāpēc, ka tiešām tad sevi jādod visu šim pasākumam, tā kā tas bija šeit, jo cilvēki šeit, sākot ar pavārītēm, beidzot ar prāvestu Andreju un visiem cilvēkiem, kas šeit bija, pilnīgi ziedoja sevi, lai kalpot citiem. Un tas ir tā mācība galvenā šajā svētceļojumā. Iemācīties kalpot citiem, pieņemt sevi, darīt to, ko tu vari no sirds izdarīt otram. Tu nācās pārvarēt? Jā, protams, kad jāpalīdz otram ir, kad vakar ejot dienas beigām vienai māsai tur sāk kājas sāpēt ļoti. Dievu riteni gāja tā, lai pats ar mani brīžiem tās kājas sāp, bet mums tā brīdī nevajadzēja, un Dievs tā svētīja, ka var aiziet līdz galam bez kādas palīdzības. Jo vienai kāja tur bišķi problēmas. Un tāpat arī puiši palīdzēja, gan stumt ratiņas, gan paņemt kādas manas, vai ko no kurām vajadzēja. Jo to jau tā redz pēc situācijas, ja? Un ja tu esi no sirds uzņēmis, tev nav grūti arī kādam palīdzēt, ko darīt, kas no viņam tajā brīdī vajadzīgs. Man šausmīgi patīk pie sprediķi, kur bija sajūta, kad stāstā tieši tev un tieši to, ko tev šobrīd vajag. Kaut kā visas dienas. Jā. Bet laikam katrs jautājums vēl. Katram. Viņiem garšīgi pēc viņam runāja. Tādā izlaidīs, jā. Nē, ja tur sūds nestaidīs. Nu, jā. Davai čai, jūs bijat baigi forši. Baigi forši. Davai. Un tad nākošu gadiem no Bruklis. Nu, bet tas bija grūti vai viegli, teiksim, tā fiziski iet? Bija gan grūti, gan viegli. Pirmajā dienā cik jūs nogājāt? Pirmajā dienā mēs kaut kādas 20, laikam, bija. 20. Nu, 20 tas arī patiesībā ir krietni. Un kāda bija tā grupa? Pati Brukna, kādu iespēju tev atstāja? Pati grupa bija ļoti laba. Man patika. Sarukos nākamgad no brīvības iešu ar viņiem. Nu, man piedāvāja mācītājs, un tad es varbūt tieši.
ar viņiem nākamgad. Nu, bet kas ar viņiem ir tāds īpašs? Visi ar viņiem grib iet, un jau tagad 3. gadu, jā. Draudzīga, jautra kompānija. Tas man patīk vienkārši. Tādu pienākumu es nelika neko darīt, vienkārši pats, ja gribēju, tur palīdzēju un tā. Tur ratiņus un tur sievietēm palīdzēju. Tā tik. Tas tā no brīvas gribas vienkārši. Jā. Un kas tev vislielāko prieku sagādāja šajā ceļā? Mums tur bija, zināt, tāds tā kā pastīga tāda ar aizsietām acīm, man tas vairāk tā patika. Mums tur vedāja tā kā pa visurieni tā kā čūskaņā, un tas man patika. Jo tad varēja tā skaļi izkliekties, izdziedāties, un tā tas vairāk tāds. Un tad, ko jaunu, garīgi jaunu uzzināja, un varbūt kāds jauns lūkšanas iemācījies, vai kaut kas bija tev neparasts šajā ceļā? Tas tā, ka tad visu laiku dziedājas tā. Es nemaz nedomāju, ko tā, visu laiku dziedās. Bet pirms tam tu biji pazīstams ar lūkšanām? Jā, es mācēju kā lūku, tā kā mūsu kapelāns mācīja visu tur. Kā tev šķiet, tagad tās lūkšanas būs citādākas pēc šīs svētceļojuma? Es domāju, ka jā, droši vien būs. Jūs sagatavojāt puišus no Cēsīm doties šajā svētceļojumā. Kā jūs viņus gatavojāt? Šī gatavošana notika pastāstot par to, kas ir Aglona kā svētvieta, mācoties lūkšanas, mācoties par to, kas ir Dievs, kas ir grēksūdz. Šādas lietas, kas, es domāju, nepieciešamas vismaz izprast, ko un kāpēc. Jo viņas viss arī tomēr noder svētceļojumā, jo viss tas tur notiek. Bieži vien ir jāatrod tā kopā būšana. Nevienmēr tā ir lūkšana, vienkārši mēs runājam par dzīvi kā tādu, kas ir vērtības, kāpēc un ko darīt, kur bijušas kļūdas, un tad jau mēs tā runājot un varbūt kādreiz šahu spēlējot un kaut ko padziedam, un tā pamazām jau tas veidojās lēnām. Ja tas tā uzreiz kaut kā parasti nav. Tāpat kā svētceļojumā. Arī vajadzīgs laiks. Pa stundu mēs nevaram uz Aglonu atnākt. Ziniet, ir tās kalni tajās runās ir tās svētīgi žēlsirdīgie, tu žēlstību saņems. Un tas laikam tas galvenais, kas ir priekš manis, jo man vienkārši daudz viņu žēl, jo es zinu, ka ja viņi turpinās tāpat, jau ilgi nebūs tas ceļš uz šīs pasaules. Tāpēc arī, ja viņi tomēr šo ceļu pavērš uz debesu pusēm, vienalga, vai tas būtu pareizi ticība, vai luterisms, katolisms, man nav svarīgi. Svarīgi ir tas, kad, lai viņš vienkārši saprot, kad var savādāk, kad ir debesis, ir Dievs, ir svētības, un kā arī viņš ar to saņem. Viņi tiešām arī saņem? Tas tiešām notiek? Protams, gadās arī kādam pēc tam krist, bet vienalga, viņš jau zina virzienu, viņš zina lūkšanu, viņš zina, kā piecelties, viņš zina, kurš roku tev pados. Visiem, kas palīdzēja šo gājienu sakārtot, lūdzās, protams, paldies visvairāk Dievam un jums, māsas un brāļi. Lai arī nākošais, kad mēs varētu nākt, lūdziet par mums un svētiet mūs. Lai slavēts Jēzus Kristus. Tomēr jāatver, mietiet. Tu taču nesaki. Dārīs! Nesaki ņem. Jā, šitas koks būs tāds tā kā, būs noteikti kapelā. Vai kurtnieku darbnīcā. Как было подготавливать этих ребят? Как вы? Скажи, это скажи. Это было очень приятно, это была радость великая, потому что сердце открытые и очень хорошие души. Это была действительно радость для нас. Готовить этих молодых людей на встречу с Богородицей здесь. Ну, и вы подружились, да? Мы подружились, конечно, но мы так думаем. Господи! Мы так думаем. Ну и вы будете готовы в другом году тоже подготавливать людей? Ну, если Бог хочет, может, пойдем на 3 дня с ними тоже. Ну и как вам? Дайрис нравится? Это супер. Дайрис нам очень нравится, он, мне кажется, готовый в монастырь идти. Да? Дайрис, расскажи, ты получил то, что ты ожидал, или что-то другое? Я больше получил. Так много я, как сказать, благодарных слез нигде не проливал, как именно во время этого прохода. Очень много плакал и радовался, и
Меня все любили. Я был удивлен. Все вокруг меня любят. Молодцы, спасибо вам. Ну и как тебя в группе встретили, как вас вообще встретили? Ну так, там с большой любовью, теплотой. Приняли, да? Да, ты что? Мы очень благодарны всем и людям, и вот сестрам, что они за нас молятся и благословляют нас каждый раз, когда встречаемся. И всегда помогают, если что надо. Вот и подарки нас. Ну, Эдгар, что ты можешь сказать? Ты тоже получил то, что думал? Да, во-первых, отношение людей, такая доброта, и тебя сразу таким же самым делает. Просто, приятно, когда доброта к тебе идет, ты так же само доброту отдаешь обратно. И сам поход, я не думал, что я так устану. По-настоящему, это не только духовный, но и физический очень эксерсайз. Ну, думаешь, что это будет такой фундамент для твоей дальнейшей жизни? Я думаю, да, потому что я шел... Вначале я хотел идти просто как, приключение, но перед тем, как идти, я уже цель поставил, почему я иду. Я надеюсь, что это выполнится. Ну и ты, Игорь? Да, я неожиданно получил. Я даже не знал, чего ожидать, но то, что я вот увидел, вот этих милых созданий, и вообще, и вот в пути, вот так действительно все вот машут, вот все вот приветствуют, и группа вообще шикарная, и молодые, и веселятся, и все так. И здесь приятно, и спасибо нашей администрации, департаменту по местам заключения за то, что они организовали такой поход. Сестрам спасибо, всем спасибо, я очень счастлив. И я думаю, что в будущем я, наверное, буду посещать такие вот паломничества, мне очень понравилось. И для физического воспитания тела, и для духовного очень хорошо. Тебе подарок, благословляем тебе наконец вот это. Аминь. Atšķirās kaut ko no citiem svētceļniekiem? Bišķīt, jā, tādā ziņā, ka ir vēlme apņemšanās kaut ko darīt, ko labu darīt, mainīties. Ir tāda tieksme. Tā prieks par to, ka, teiksim, ir ieraudzītas debesis, ieraudzīti koki, krūmi. Tas par to baigais prieks viņam, īstenībā visiem. Var redzēt, ka puiši novērtē to tādā ziņā. Lai dara, ko dara, es jau viņu izvēlu. Jā, bet nē, viņi tā apzinīgi visu ceļu gāja. Es tagad arī uz baznīcu bija aizgājuši māsas, viņiem dāvanas sadāvināja, baigi priecīgi un puišiem ir apņemšanās laboties. Tu ne viņām, māsas uzdāvināja. Kalkuts māsas. Jo viņas jau gatavoja viņas cietumā. Cilvēki pārmainās, viņi kļūst mīļāki, saprotošāki, līdzjūtīgāki. Jūs pats ar to piedzīvojāt? Protams. Mēs tik daudz svētību esam ceļā piedzīvojuši. Tik daudz prieka un aizkustinājumu asaroju, ka satiet cilvēkus pārmainītus, pilnīgi savādākus. Neko ļaunu vispār ceļā neesam redzējuši, tikai vienu labo un viens prieks. Mēs ienācām neticīgi bez Kristus, bet atpakaļ atgriezīsimies ar Kristu sirdī, laimīgi, mīlēt spējīgi un citiem cilvēkiem to pašu vēloši. Kāda ir jūsu pieredze šajā ceļā? Pieredze. Es īstenībā nebiju gaidījis, ka tik daudz būs tās emocijas, kā sākumā pirms tā gājiena. Jo, ir patiesība tas, ka tāpatās kā nokļūstot labākā vidē, tā pirmām kārtām tā grupa, kuras mūs uzņēma, uzreiz nebija nekādas, teiksim, tā kā raustīšanās vai ko, bet ļoti atvērti un labsirdīgi bija.
Es teikšu, ka tas labsirdīgums, tad, kad tev viņš tiek dots, arī tev gribās atpakaļ viņu dot. Tāpēc, ka nebūt negribās uz labsirdīgumu ar kaut kādu savādāku rīcību atbildēt. Teiksim, es jau arī nobriedu ar tādu mērķi, man bija savs sapnis, sava cerība, kas man jāpiepildās manā dzīvē, un tieši ar to lūgumu es nācu uz šejieni. Un es domāju, ka visam jāsanāk. Bet kā jūs esat paredzējis kaut ko mainīt? Teiksim, jūs atgriezīsieties, cik jums vēl ir tur palicis? Paredzējis jau, es sen esmu kā to dzīvi mainīt, bet man bija vajadzīgi, es saprotu, ka mēs visi esam cilvēki un vajadzīga palīdzība no malas. Un šajā gadījumā tā palīdzība, es domāju, taisn uz Dieva palīdzību. Viņi pirmām kārtām, jo bez viņa palīdzības nekas jau kā nemainīsies. Ja mainītos, tad varbūt īslaicīgi, bet Dieva palīdzība tā jau uz visu mūžu. Bet tas jums tā kā pirmais svētceļojums bija taču, vai ne? Svētceļojums, jā, pirmais. Nekad neesmu gājis svētceļojumā. Lielākais pārsteigums? Tieši šī labestība, ko es atradu cilvēkos. Teiksim tā, ārpasaulē varbūt tu nokļūstot, nesaskaries ar to cilvēku labsirdību un labestību uzreiz kā te viņš tā kā vilnis tevi sagaidīja tajā svētceļnieku grupā. Tas jau ir tas lielākais tāds pozitīvais. Tu saproti, ka tomēr ir iespējams dabūt tādu vidi, ka tev apkārt labestība. Līdz ar to tu jau pats arī gribi tāds būt. Tāpēc, ka foršs tas ir. Augusta svētki šiem svētceļniekiem iet seceni. Viņiem jāatgriežas ieslodzījuma vietās. Taču piedzīvotais un pārdzīvotais gan jau ieguls dziļi sirdīs, un mēs ticam, nesīs svētību pašiem un tiem, ar kuriem viņi pieredzētajā dalīsies.